Pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas bankrota procedūras laikā jūsu pienākumus varētu iedalīt 3 lielās grupās. Tie būtu pienākumi saistībā ar jaunu saistību neuzņemšanos, pienākumi saistībā ar savu mantu un pienākumi attiecībā uz sadarbošanos ar administratoru. Kas attiec uz jaunu saistību uzņemšanos, tad jums ir jāņem vērā, ka jūs nedrīkstat bez administratora piekrišanas uzņemties jaunas saistības, kā arī nedrīkstat reizi mēnesī uzņemties saistības, kuras ir lielākas par vienu minimālo mēneša algu. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai jūs maksātnespējas procesa laikā neveiktu darbības, ar kurām jūs radat zaudējumus kreditoriem. Nākamā grupa, kas attiec uz rīcību ar savu mantu, jums ir pienākums savu mantu nodot administratoram, nodot visus naudas līdzekļus, kas ir uzkrāti līdz tam, rūpēties par savas mantas saglabāšanu līdz tās nodošanas administratoram, kā arī nodot to mantu, kas pieder trešajām personām, bet atrodas jūsu rīcībā maksātnespējas procesa laikā. Attiecībā uz trešo pienākumu sadarbošanās maksātnespējas procesā ir ļoti būtiski ņemt vērā, ka tieši no šīs procesa daļas lielā mērā būs atkarīgs, kāds būs jūsu rezultāts. Administratoram ir ļoti svarīgi saņemt pilnu informāciju par jūsu mantu, par jūsu darījumiem. Informāciju par darījumiem varētu aptvert gan dokumentus, gan mutvārdu paskaidrojumu sniegšanu par kādiem slēgtiem darījumiem, kā arī informāciju no norēķinu kontiem vismaz par pēdējiem 3 gadiem. Tāpat maksātnespējas procesa laikā jums ir jāsadz ar maksātnespējas procesu saistītās izmaksas. Tās ir izmaksas, kas saistītas ar maksātnespējas procesa korespondences nosūtīšanu, izmaksas, kas saistītas ar tekošajiem nodokļu maksājumiem. Jums ir pienākums arī sekt izmaksas, kuras veidojas saistībā ar tekošajiem līgumiem, kuri tiek pildīti maksātnespējas procesa laikā, kā arī, protams, maksāt uzturlīdzekļu maksājumus. Kas attiecas uz izmaksām, kuras būs radušās saistībā ar jūsu mantas pārdošanu, piemēram, novērtējumi vai cita veida dokumentu gatavošana, tad šādas izmaksas tiks sektas no mantas pārdošanā iegūtajiem naudas līdzekļiem. Kad noslēgusies bankrota procedūra, tiek piemērota saistību dzēšanas procedūra, un šajā procesa stadijā jums arī ir pienākumi, kas ir mazliet atšķirīgi nekā bankrota procedūrā, jo pati procedūra ir mazliet atšķirīga. Saistību dzēšanas procedūrā jums ir pienākums pildīt saistību dzēšanas plānu, gūt ienākumus atbilstoši savām spējām. Pēc administratora pieprasījuma saistību dzēšanas procedūras laikā sniegt nepieciešamo informāciju, kā arī sekt maksātnespējas procesa izmaksas, ja tādas ir radušās saistību dzēšanas procedūras laikā. Jūsu pienākumu nepildīšana gan bankrota procedūras laikā, gan saistību dzēšanas procedūras laikā var rezultēties ar to, ka jums var tikt vai nu pabeigts maksātnespējas process nepasludinot saistību dzēšanu, vai noslēdzoties saistību dzēšanas procedūrai, jūs netiksiet atbrīvoti no atlikušajām saistībām. Kā biežākie piemēri, kad tiesa nepasludina saistību dzēšanas procedūru, ir nesadarbošanās ar administratoru, mantas slēpšana, mantas nenodošana administratoram, ienākumu neesamība, kā arī apstākļus, ja administrators vai tiesa konstatē, ka 3 gadu laikā pirms maksātnespējas procesa pasludināšanās jūs slēdzāt darījumus, kuru rezultātā kļuvāt maksāt nespējīgs. Savukārt saistību dzēšanas procedūras noslēdzoties, jūs var neatbrīvot no saistībām, ja tiesa konstatēs, ka nav pildīts saistību dzēšanas plāns vai tas ir pildīts pavirši, ja tiesa vai administrators konstatēs, ka jūs neesat guvis ienākumus atbilstoši savām spējām, ja jūs būsiet slēpis ienākumus, ja konstatēs administrators vai tiesa, ka jums ir bijuši nesamērīgi izdevumi attiecībā ar jūsu ienākumiem. Piemēram, dārgi ceļojumi, nesamērīgi lieli pirkumi. Būtiski ņemt vērā, ka saistību dzēšanas procesā jums netiks dzēstas atlikušās saistības, ja tiesa vai administrators konstatēs, ka jūs esat spēlējis azartspēles saistību dzēšanas procedūras laikā vai maksātnespējas procesa laikā. Jāņem vērā, ka azartspēļu spēlēšana ir viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ tiesa neatbrīvo parādniekus no atlikušajām saistībām. Jo tiesu praksē ir konstatēts,
ka azartspēļu spēlēšana nevis alternatīvs ienākumu gūšanas avots, bet gan izklaide, pie tam ar ļoti augsta riska pakāpi, ka tādajādi var veidoties jaunas kredītu saistības. No atlikušajām saistībām jūs netiksiet atbrīvot, ja tiks konstatēts, ka jūs nesaskaņot uzņēmāties jaunas saistības, kā arī, ja tiesa konstatēs, ka 3 gadu laikā pirms maksātnespējas procesa pasludināšanas jūs apzināti slēdzāt darījumus, kuru dēļ kļuvāt maksātnespējīgi.